Čau visiem! Tā kā mans kolēģis Artūrs, kurš ir video operators, ir nedaudz apslims, tad esmu nolēmis uztaisīt video nedaudz citā konceptā, kas būtu vloga veidā, pastāstīt un izglītot par kādu konkrētu gaisa klimata sistēmu. Pirmā tēma – gaisa siltumsūknis. Tas, ko cilvēki bieži vien jautā un jauc, ir, vai siltumsūknis ir kondicionieris un otrādā. Pirms 10-15 gadiem, jā, bija tikai kondicionieris, taču šobrīd siltumsūknis ir pilnvērtīgs gan kondicionieris, gan siltumsūknis vienā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šī gaisa sistēma spēj vasarā dzesēt, starpsezonā piesildīt un atsevišķiem modeļiem arī ziemas izpildījumā ziemā nodrošināt pilnvērtīgu apkuri. Otra lieta, ko cilvēki jautā un jauc, ir kompresors, ir kompresora tips. Pirms 10-15 gadiem, kad bija tikai kondicionieris, kompresors bija on-off tipa, jeb ieslēgšanās, izslēgšanās tipa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka kompresors principā tikai ieslēdzās, izslēdzās, kas nav energoefektīvi, kompresoram ir īsāks mūžs un viņš ir arī skaļāks. Mūsdienās kompresora tips ir invertera, jeb tas nozīmē to, ka sistēma, kompresors strādā plūdeni. Viņš vairs neieslēdzās, neizslēdzās, tas nozīmē, ka viņš ir krietni energoefektīvāks un arī klusāks. Kā papildus bonus, kompresoram ir daudz ilgāks mūžs. Tā kā, ja tev šī tēma likās interesanta vai ir kādi jautājumi, droši atstāj komentāros apakšā, centīšos uz tiem atbildēt. Mūsu produktus un informāciju varat atrast www.eklimats.lv. Forši dienu!